Labs rīts jūsu mājās. Šis, kā jau vienmēr, ir Radio Vienredzes LV, un jums jau visiem pašsaprotami, ka šeit studijā ir pats Ženja Kramičs. Tagad mēs iesim mazā muzikālā pauzītē, kā jau vienmēr, uzreiz pēc manas uzrunas sako mūzika, un beidzot jūs esat pamodušies un paši pasūtījuši dziesmas, vismaz vienu. Tas jau ir pozitīvi, un tā mēs arī varētu turpināt turpmākajās dienās. Wasn't ready to be no millionaire. I was ill prepared. I was prepared to be ill though. The skill was there. The beginning, it wasn't about the ends. It was about busting raps and standing for something. Fucking acronym. Cut the fucking act like you're happy. I'm fucking back again with another anthem. Why stop when it doesn't have to end? It ain't over till I say it's over. Enough when I say enough. Throw me to the wolves and close the gate up. I'm afraid of what'll happen to them wolves when the thought of being thrown into an alligator pit. I salivated it. Raiders up. Hands up like it's 12 noon. Straight up, wave them to your dislocator, rotator cuff. Came up rough, came to ruffle feathers. Now egos, I ain't deflated enough. Last chance to make this whole stadium in rust. Line with each line that I finish, I'm so close to my goals I can almost pole vault over the goalpost. And if I don't got enough in the tank, maybe I can just siphon enough to fill up this last can. Man, will I survive in this climate or what? They said I was washed up and got a bloodbath. I'm not a rapper, I'm an adapter. I can adjust, plus I can just walk up to a mic and just bust. So floor's open if you'd like to discuss. Top 5 in this motherfucker, and if I don't make the cut, what like I give a fuck? I'ma light this bitch off like I'm driving a truck to the side of a pump. 0 to 60, hopping and gunning like G-Unit without the hyphen. I'm hyping them up. And if there should ever come a time where my life's in a rut and I look like I might just give up, it might have mistook me for bowing out. I ain't taking a bow. I'm stabbing myself with a fucking knife in the gut while I'm wiping my blood. Cause I just shitted on the mic and I like getting cut. I get excited at the sight of my blood. You're gonna fight with a nut. Cause I'ma fight till I die, I win. Biting the dust, it'll just make me angrier. Wait, let me remind you of what got me this far. Picture me quitting, now draw a circle around it and put a line to it, smut. It's survival or what? Stack your hammer, but don't come unless you come to battle. Now mount, jump in the saddle, this is it. It's what you eat, sleep, piss and shit. Live, breathe, your whole existence just consists of this. Refuse to quit, fuse is lit, can't defuse the whip. I don't do this music shit, I lose my shit. Ain't got shit to lose, it's the moment of truth. It's all I know how to do. As soon as I get thrown in the booth, I spit. But my respect is overdue, I'm showing you the flow no one do. Cause I don't know no diploma for school, I quit. So there's nothing for me to fall back on, I know no other trade. So you better trade your fucking mics in for some toolboxes. Cause you never take my pride from me. It'll have to be pride from me. So pull out your pliers and your screwdrivers. But I want you to doubt me, I don't want you to believe. Cause this is something that I must use to succeed. And if you don't like me, then fuck you. Self-esteem must be fucking shooting through the roof. Cause trust me, my skin is too thick and bulletproof to touch me. I can see why the fuck I disgust you. I must be allergic to failure. Cause every time I come close to it, I just sneeze. But I just go 1, 2, then up, cheese.
Es nezinu, vai man ir sabojājušās austiņas, bet austiņās šie dziesmi bija ļoti slikta kvalitāte. Īstenībā jūs varētu uzrakstīt komentāros, kāda bija dziesmas kvalitāte, jo man liekas, ka viņa bija tāda diezgan šoka, bet datortumbiņas teica, ka bija baigi labi. Austiņas teica, ka, pilnīgākā muca bija. Bļēt, ko gribu teikt? Jā, jūs varat turpināt rakstīt mums ēskā. Pieņemam vēl atbildes, vēl 24 minūtes. Un tātad mūsu šīs pārēdes partneri ir joku lapa, kurā ir visādi joki. Jo patiesībā sakot, ja jūs gribat palasīt jokus, tad jūs droši varat iet šīs radio pārēdes aprakstā, tur būs joki. Fedjas joki. Tie ir Fedjas joki. Tā ir draugiem LV lapa, kurā ir diezgan... Es tā skatos, ka te var pasmieties labi. Tieši tāpēc ejiet uz Fedjas joki. Aprakstā ir links. Un es laikam neiešu vairs citās lapās, jo man CPU baigi sprākst vaļā veseli 92%. Tātad, kā jau vienmēr, tā būs mūsu tāda tradīcija, kad Ask FM dienas jautājumu atbildat jūs čatā, un tad es to jautājumu labāku atbildēšu āskā. Jūs varat vienkārši izvērsties. Tātad, kam tu gribētu nosūtīt gaisa buču? Es jums atļaušu izvērsties manā ASKFM profilam, bet rakstiet čatā, jo ja jūs rakstīsiet āskā tādas lietas, tad vienkārši viņš pārsprāks. Un pats labākais mums ir... Es te lieko jautājumu daļu izlaidīšu, varbūt par to varēsim parunāt vēlāk. Tātad jautājums. Ja tev būtu izvēles starp mieru uz pasaules un vienredzi, kādā krāsā būtu tavs vienredzes? Tā kā es esmu vienredžu barons un man jau ir 3000 vienredži, katrs savā krāsā. Krāsas es neuzskaitīšu, jo tam mums vajadzēs vairāk nekā pusstundu. Es izvēlētos rozā vienredzi, jo miers uz pasaules man tāpat pie kājas. Tad man būs 3001 vienredzes. Tad es varēšu uztaisīt filmu 3001 vienredzes. Tagad mums ir mazliet laiciņš reklāmas pozītē, un līdz arī būsim atpakaļ. Parapapapā! Liepladē Adriks mūziku jau tagad meklē soundclick.com/Adriks. Cietnošo tāpat kā banka būtu to izdarījis, bet atsukām maļā. Vienreiz viņš gāja ārā no mājā, paģītī ieraudzīja bombas, kuram bija ierocis. Viņš paskatījās uz viņu un skrēja prom. Bombas paspēja iešūt viņam rīkle un leģijas nosprāja. Kad viņam uzdirs uz galvas putu, jā, tad viņš sāk smirdēt pēc sūdiem mērējā, jā. Man liekas, ka tās austiņas tomēr ir sačkarētas. Līdz ar to, no nākamās pārēdes, mēs izveidosim ziedojumu kontu PayPal, kurām jūs varēsiet ziedot jaunām austiņām. Un varbūt kādreiz mēs saziedosim kādu santīmu, un tad es būšu fucking awesome laimīgs. Jā, un jūs varētu turpināt rakstīt čatā. Bet laikam šito vēl pagaidām neviens neklausās dzīvajā ēterā, cik es saprotu. Ja kāds klausās dzīvajā ēterā tagad,
Tad ierakstiet čatā. Kā, protams, šis pārraides var klausīties atkārtojumā šī pašā lapā, kur ir tiešraides. Tumblrā var klausīties, Twitterī var klausīties. Viss, kas iet uz YouTube, to mums, maukas bloķē. Jo mums ir dziesmas, mēs izmantojam dziesmas. Es drīzumā varbūt pārēsim uz kaut kādu vairāk sarunu šovu veida, kurā mēs lietosim dziesmas, kurām mums nevajag atļaujas, kurām mums ir atļaujas. Šis atļaujas, es nezinu, kā var tādām parastām dziesmām dabūt, bet, man ir, piemēram, mutiska atļauja lietot Adriks mūziku. Viņš mums bija studijā, un es ar viņu te vēl, kad tik es ar viņu te kopā vēl nedzeru. Es te atļauju savam menedžerim lietot mūziku. Kaut kā baigi sūdīgi, kaut kas sanāk. Labi, tūlītās iesim mazā muzikālā pauzītē, un tad mēs būsim atpakaļ ar laika ziņām. Come now, surely we can be friends. I know so much about you. I love you. Look at everything I've done for you. You'd be nothing without me. Why don't you answer me? I bet you're busy talking to some fucking slut. Fucking skank. Is she hotter than me? Would you fuck me? Are you gay? Šī dziesma patiesībā ir par to, ka kāds tika nobloķēts inbox, bet nosauc to par Facebook. Par Facebook mēs arī turpināsim runāt, kad atgriezīsimies no mūzikas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Now you're going to die. On Facebook. Kā man bez ir Facebooks, jo viņi mani jau kārtējo reizi ir nobloķējuši. Tāpēc man īpaši jau sāk apnikt Facebooks. Šoreiz viņi man pieprasās par to, ka es neesmu norādījis īsto vārdu. Bet kā viņiem iestāstīt, ka man sauc Žeņķa Kramiņš? Man pat tas uz Hesburgera kartes rakstīts ir. Kā tādām lietām var neticēt vienkārši. Tātad,
ja jums nepatīk Facebooks, ja jūs tur visu laiku bloķē vai citu iemeslu dēļ, rakstiet čatā, to mēs arī apspriedīsim. Un tagad tas, ko es solījos pateikt, solījos to publicēt vakar, ka tas ir super songs, un albumu nosaukumu es vienkārši esam izdomāju, varbūt es viņu kaut kur tur Spreaker lapā varat izlasīt. Tas bija tāds vienkārši, tāds viens no ašajiem. Šis songs vienkārši liež pāri visām robežām. Sākam! Tas nebija es. Tas nebija solo. Klasika. Tev oranži mati. Tev oranž ir viss. Aizpis mūzi! Ar kājām apvimpis. Ar oranžiem matiem virsū. Tev anusa mati. Tieši tā. Uz kājām nav bļaļ. Jau. Starp acīm aug mati. Un padusēs bļaļ. Turiks no Rimi veikalā. Vienu dienu atnācā un atbīsā. Pārdevēju viņš mazliet izpīsā. Ar oranžiem, rīžiem, pežiem matiem. Tikai ķuri! Tomēr tā ir cita dziesma. Uzliec dināmo rīķipā. Tu, ka tikai ķurino. Ķurināto. Bļēģi. Nē, es laišu solo, sākumā. Kad rūdzīts ledu grauž, viņu neapturēs neviens. Ķuriks uz jumta ar viņu kopā, kuru iebrukums sveiks. Es sēžu ritmā. Adriks. Diedi! Man nav jādzied, nav vārdu. Diedi, ķurina dīro, ķurika nīko. Ai, gadījumā nerauc tagad. Ļauj, tu neraudi! To viena, blēd. Viņā būtu galvas uzsēžās, un uzbīrsā balta kluci apdīrsās. Sēdējās. Mums neapturēs neviens. Viņu neapturēs neviens. Un ķurīgs ņumtā, bļaļ, iebrukums būs. Eidīt. Ķuri, honito, ķuri, por, ķuri, honito, ķuri, por, ķuri, honito, ķuri, por, ķuri, honito. Ķurikam ir balti peši, kas tur ir mazi peši. Es te nezinu neko, man te mazi peši. Vai, ko? Dzirdāvāt. Vienu dienu viņa nāks un sveiks, dzimšanas dienā sveiks ar oranžiem matiem uz kājām. Blēd, tu ne pa tekstu vienas runātu. Karači, nahur šito video. Kur? Ķuri, hanitor, ķuri, Ķuri, honito, ķuri, honino. Ripor, ķuri, honito. Šis ir tas viens no ierakstiem, kas tika veikts mūsu vecajā studijā, kuras vairs nav, tāpēc šī dziesma ir tāda, kad viņa ir tā vietā, kas vairs nav. Tas ir mans vecais štabiņš, varbūt
Varbūt kāds vēl to atcerās, kur tie labie laiki, ka mēs tur gājām pīpēt. Jā, tie bija labie laiki. Un tas štābiņš tika nojaukts, jo vecāki izdomāja, ka es esmu pārāk vecu štābiņam. Bet tas štābiņš jau pārvērtās par mazu dzertuvi. Jā, varēja lielāks būt. Dzertuvu un pīpētu. Tad, kad jauc to štābiņu nostur tos benārus, bija tik grūti savākt, tur vajadzēja laikam lāpstu. Šis vecais štābiņš man mazliet aizkustināja, un tāpēc es nolēmu kādu dziesmu palaist no vecajiem labajiem štābiņu laikiem. Tātad, kā jūs varat apskatīties, tur ir links, uz ko var ziedot. Šī radiostacijas premiumam. Turpat tās var ziedot arī jaunām austiņām. Un tur noteikti no tā budžeta tiks paņemts kāds litrs Bakārdi. Tāda vajag obligāti. Un es vēl gribu jauno Apple datoru, tā kā... Nē, vienkārši man vajag austiņas, lai pārēdītu un premium, lai būtu 24/7. Tas ir tikai 300 eiro uz 3 mēnešiem. Kas tas tāds ir? Tāpēc... Varbūt tad mēs nopirksim atļauju dziesmām, un tad varēs labāk kruķīties. Un tad būs, jūs varat iedomāties, Radio Vienredzes LV 24/7. Jums nebūs jāsako līdzi, kad kramiņš ir dzīvē ētrā, kas tur notiek. Jūs vienkārši varēsiet braucot uz darbu, darbā, skolā, braucot uz skolu, no skolas, no darbā, braucot izbraucienā vai kur, lai gan ne par radio, bet caur telefonu. Jūs vēl varētu uzrakstīt, vai jums caur telefonu šīs strādā. Šis pārlūks, tas ir Chrome vai kas tur pa Explorer ir, vai viņš strādā vai nestrādā. Es zinu, ka Androidam ir aplikācija, tur man vismaz točni viss strādā. Un tagad mēs varam pievērsties pie tādas nopietnākas tēmas. Varbūt, kad tā mēs nopelnīsim šo premiumu pa visiem kopā, neziedojot no katra pa sančukam. Es esmu nolēmis kļūt par aplikāciju izstrādātāju. Tas nozīmē, ka tagad es varu tikai Androidam taisīt, bet drīzumā es pieļauju, ka es pārējušu uz iPhone aplikācijām arī es piestrādāšu, bet tur man vajag pašu iPhone, man nav tā iPhone. Ģimenē ar visiem ir Androids, tāpēc būs ļoti labi iztestēts. Un tad, kad es tikšu pie iPhone, es veidošu arī iPhone aplikācijas. Tātad es plānoju aplikāciju taisīt. Es gan nestāstīšu, kas tā ir pa aplikāciju, kamēr es neesmu uztaisījis, jo savādāk kāds viņu uztaisīs ātrāk par mani. Lai gan es tas ļoti aizņemtu šonedēļ, es domāju, ka es tikai mazliet patrenēšos visādus uz sīkumiņiem, un tad es taisīšu to lielo aplikāciju. Šī aplikācija ir diezgan bombīga. Pirmās 1000 lejuplādes būs bez maksas. Es pieļauju, ka radio klausītāji būs pirmie, kas dabūs iztestēt viņu. Un jūs varētu arī man kā iespējams rakstīt, kādu aplikāciju jūs gribētu. Android aplikāciju. Un tur ir iespējams tā, ka, ja ideja būs laba, es uztaisīšu tā aplikāciju, viņa būs maksas aplikācija. Savu aplikāciju, protams, varēs dabūt bez maksas. Un ideja tiks atalgota ar 10% atmaksu. Respektīvi 10% honorāru. Tāpēc es uzskatu, ka ir vērts pacensties. Un, kā jau, protams, visiem zināms, ka tās aplikācijas pelna sākot ar 10 000, laikam jau ka dolāru. Dažas aizskrien līdz
100,000. Es pieļauju, ka Skypes varētu jau būt miljonu robežu pārkāpis. Un es domāju, ka šis ir tāds ienesīgs biznes uz ašajām idejām. Man ir tāds 3 ašās idejas. Vakar 2 naktī, kas tapa. Viena ir spēlīt. Viena ir tā kā vairāk, to es jums varētu izstāstīt, kas ir otrā ideja. Tas ir Kramiņa Live TV. Tur ir 2 aplikācijas. Viena ir tikai man, un tur es varu filmēt aplikāciju, uzreiz tiešraidē. Otra ir, kas ar to pašu aplikāciju ir saistīta. Tu vienkārši attaisi aplikāciju vaļā, un tur ir tikai un vienīgi video klips, kas nāk tieši šajā ēterā. Tā kā es vēl tikai mācos šo sistēmu, tā kā tas man būs diezgan sarežģīts. Pagaidām es veicu tikai tādus treniņus, bet mācības ir arī vienkārši pakaļāku daudz. Bet mēs varētu pievērsties laika ziņām. Ja ir kāds tā kā es, kurš jau kādu stundu ir augšā, ņemot vērā, ka tu ir bez 3 minūtēm 4. Nē, es kaut kādos 2:30 pamodos. Un tātad Jūrmalā it kā līst, bet es to lietu tā kā neredzu. Es nezinu, es tikai tālāk pa balkonu neesmu ticis. Un Jūrmalā ir 9 grādi. Rīgā ir tas pats, it kā lietus un 9 grādi. Rīgā rīt 9 grādi. Nē, rīt 7, šovakar 5, šodien 9. Tas vakarā Rīgā būs 5 grādi. Man jau gan vairāk interesē Jūrmala, un Jūrmalā ir tieši tas pats. Tā kā man nepatīk, ka lietus. Kāpēc ir fucking tumšs? Pareizi, 4 paliek tumšs. Ja es pamožos tajā laikā, kad jau paliek tumšs, tad gaisminās ieraudzīs. Kaut mākoņu stulbi ir, mēs varam paskatīties, ko mums saka lietus radars. Kuras viņas iebādas. Tā arī ir Android aplikācija, ko es jums ieteiktu lejuplādēt. Tā gan nav mans izstrādāt, tā ir Latvija, Lietuva, Igaunija, bet tās valstis mēs neizmantosim pagaidām. Tātad kaut kur Liepāja, Ventspils, kaut kas tas mazais stūrīts, kas ir apakšā, ir bez lietus. Kaut kur Latgalē ir vietām bez lietus. Visa centrāla Latvija ir vienkārši, tas lietus mākonis ir pārņems visu centrālu Latviju un lielu daļu Ziemeļu Latviju, bet viss kustās Igauniem virsū no Lietuvas, mēs varam paskatīties. Šoreiz nosauksim, kas ir Lietuvā, to kontūrus īsti nesaprot, bet Lietuvā tikai ziemeļos ir lietus. Lai gan par Igauniju runājot, Igaunijā, caur dienvidiem Igaunijā nāk iekšā lietus. Tā kā, ja jūs esat Lietuvā vai Igaunijā, tad jums Igaunijai tagad iet virsū lietus, un Lietuvas iet ārā lietus, un viss, diemžēl, ir caur Latviju. Bet Igaunijā, kad aizies līdz Igaunijai tas lietus, viņš jau noteikti lēnām ies un tik lēnām kritīs, ka lietus lāsas nokritīs tikai rīt. Un es tikko ievēroju, kad mūsu ēters laiks iet uz beigām. Šodien mēs izmantojam krietni mazāk mūziku. Cik tas sanāk 4 dziesmas plus reklāma. 4. vēl tikai būs. Kā jau vienmēr ēteru mēs nobeidzam ar dziesmu. Jo parasti dziesma kā ar nazi tiek nošķelta. Un tātad sekojiet draugiem LV norādītajā lapā, kur ir smieklīgi joki. Es aizmirstu nosaukumu, bet tas būs jums jāuzzina. Tātad sekojiet mums Twitterī, uzdodiet ēskā jautājumus. Galvenais ir visam pamatā ir tas jautājums. Un, protams, rīt mēs atkal nāksim ēterā. Un galvenais ir uzdot ēskā jautājumus. Un
jā, aplikācijas idejas arī uzdodiet tās kā neuzdodiet anonīmi savādāk. 10% paliks man. Un, jā, ja es nezinu, kas ir uzdevis jautājumu, es nevaru. Tā kā, labi, un šīs stāstu mēs arī beidzam. Es domāju, ka šī dziesma ilgi neskanēs, bet drusiņ jau būs. Tā kā, čau, līdz rītam!